Palēnām Latvijā apgriezienu sāk uzņemt sporta karaliene jeb vieglatlētika. Pirmās nopietnās sacensības notikušas arī Valmierā Jāņa Daliņa stadionā, kur 24. maijā savā starpā sacentās Baltijas valsts labākie mešanas disciplīnu sportisti, kā arī 4. Latvijas kaimiņvalsts Baltkrievijas komanda. Sacensības notika visās 4 mešanas disciplīnās, 4 vecuma grupās, gan vīriešiem, gan sievietēm. Dažiem no Latvijas vadošiem sportistiem šīs bija pirmās nopietnās sacensības šosezon, lai uzņemtu ritmu un sāktu nopietnu gatavošanos galvenajiem startiem vasarā. Starp dalībniekiem bija arī tādi Latvijas elites vieglatlēti kā Mārs Urtāns, Madara Palameika un Igors Sokolovs. Lodes grūšanā ar rezultātu 18,85 m uzvarēja Mārs Urtāns, kurš gan atzina, ka pie tehnikas vēl esot jāpiestrādā. Šīs ir pirmās sacensības, praktiski viņas kā treniņa sacensības, gatavošanās priekš Rīgas kausiem. Paprasīja priekš izlases, lai es nostartēju, un te lūk, es arī esmu. Jā, tā ir laba diena priekš sacensībām. Tā kā viss ir normāli. Rezultāts ir vairāk vai mazāk, protams, tāds, kāds viņš ir, bet viss bija iet uz augšu. Ļoti ilgi neesmu startējis. Ziemā tas neskatījās, tas arī bija treniņa sacensības, jā, bet tagad cerams, ka ies uz augšu un jau tuvākajās 2-3 sacensībās jāizpilda mērķis, ko es uzstādīju. Kā pagaidām izskatās, kad varētu būt tas normatīvs sasniegts, kad tā forma būs pietiekama sasniegt šo normatīvu? Es domāju, nav problēmas. Šodien jau varēja pārdējumus, grūti sakt tās ķibeles tehniskās nianses, jā, kas ir jāpieslīpē ļoti daudz pie tām vēl. Tā kā es domāju, ka viss būs kārtībā. Šīs sacensības parādīja, ka viss būs normāli. Pie 20 kaut kur būs jābūt šogad jau. Un ko mēs varam sagaidīt tevis tajā Eiropas čempionātā? Vispirms jāizpilda normatīvs, lai tiktu uz Eiropas čempionātu. Jā, un pēc tam jau redzēsim, protams, šitādi mazi mērķīši. Pirmais mērķis ir tikt uz Eiropas čempionātu, un nākšais jau skatīties, gatavoties, ko mēs varam izdarīt labākās izcīņas tajā Eiropas čempionātā. Vai fināls tas ir, vai vēl augstāk. Tas būs atkarīgs no tā, kā mēs pakārtosim visu treniņu procesu un uz ko mēs tieksimies tieši. Un tad jautājums, kad tev būs maksimāla forma, kad varam sagaidīt tos labākos rezultātus? Nezinu, es cerams, ka līdz jūnija vidum jau. Es ceru, ka tā Rīgas kausa nākošais nedēļa ir, un tur vēl arī tā būs, bet, teiksim, jābūt štausē normālā uz Eiropas čempionāta komandām. Tas ir 22. jūnijas, jā. Uz to vajadzētu būt, parādīt sevi labākās, jo tur brauks labākie no labākajiem, un no sevis arī būs jāparāds labākais rezultāts. Kā jau ierasts, starp šķēpmetējiem bija pārliecinoši Latvijas sportistu dominants, uzvarot 7 no 8 ieskaitēm. Turklāt 2 mūsu sportisti ar uzrādīto rezultātu pārsniedz 1000 punktu robežu – Rolands Štrobinders un Madara Palameika. Par savu startu komentāros dalījās pati šķēpmetēji. Prieks pārstāvēt Latviju, palīdzēt ar punktiem, un es domāju, ka mēs mazliet tagad izrausimies, ja ne vadībā, bet tad vairāk varbūt punktus iegūsim dēļ manis, tā kā man bija prieks palīdzēt. Un šīs bija arī, kā teikt, otrās sacensības man pieredze nepieciešama, tā kā sezona tikai sākas, un jāmētā ir jo vairāk, jo labāk, jo, kā redzat, nevienmēr sokas, kā gribētos. Braucu ar interesi, ko es šodien pati varēšu sastrādāt. Neko īpaši neizdarīju. Es domāju, mērķis bija praktiski 60 metrus aizmest. Neaizmetu pirmajā metienā 58, tā arī palika, bet laiks kā labs, labiem metieniem. Mazās meitenes uzlaboja savus rezultātus, bet es paliku pie 58. Šodien tas pietika, tā kā citreiz citās sacensībās tā nedrīkst vairs darīt, atkārtot. Mērķis ir Eiropas čempionāts. Mērķis ir cīnīties par labām vietām, es domāju, un nostabilizēties uz tiem 60. Tā kā šodien tas neizdevās, bet jācer uz nākamajām sacensībām. Paralēli pieaugušo konkurencei norisinājās arī junioru un jauniešu starti. Labas sacensības padevās vietējam Valmieras sportistam Arvīdam Bušam, kurš sasniedz sezonas labāko rezultātu disku mešanā U20 grupā, aizmetot disku 51 metra un 85 centimetru tālumā. Šo sezonu labs rezultāts uzrādījis arī Valmieras jauniešu A grupas sportists Dāvis Oliņš, kurš regulāri piedalās sacensībās uzreiz 3 mešanas disciplīnās – lodes grūšanā, vesermešanā un diska mešanā. Par savu sniegumu blakus elites sportistiem pastāstīja pats Dāvis. Tad ir noslēgušās pirmās 2 sacensības, izstāst, kā tev gāja? Man gāja normāli. Veselīgi man gāja labi.
aizmetu 59-44. Lodē netik labi. Kā tev bija startēt varbūt blakus tādiem kā Māris Urtāns, tur viena no labākajiem Igaunijas, tāpat Lods Grūdai. Kāda bija tā sajūta blakus tādiem stāvot? Bija forši, bet vienīgais, ka viņiem rezultāts bija daudz lielāks nekā manējais. Pastāst, varbūt, kā tev šobrīd sezonā kopumā iet? Tagad sāksies vasaras sezona, uz ko tu varbūt mērķē šogad? Sezonā diezgan labi iet. 28. brauksim uz Baku, uz Azerbaidžānu. Cerams, tur būs veiksmīgi starti. Tas ir man šeit jaunatnes čempions? Jā, jaunatnes čempions Eiropas. Un ko varam no tur varbūt? Tu tevi sagaidīt jau tur? Nezinu, tā redzēs. Bez kaut ko jau ceri droši vien. 10 jātiek. Tikmēr 4 valstu mešanas mačsacīkstēm pie uzvaras kopvērtējumā ar 27,082 punktiem uzvaras vinēja Igaunijas vieglatlēti, bet otrajā vietā ierindojās dienvidu kaimiņi lietuvieši, iegūstot 26,197 punktus. Latvieši šajās sacensībās palika trešie ar 25,394 punktiem, bet Baltkrievija, kur startēja ar nepilnu sastāvu, palika 4. vietā, iegūstot 9,684 punktus.